lai vai kādi dzīvē plāni. Jūras pols vai ledus pols, garais Jāni, stop, mēs āmis, tevi gaida basketbols. Patiesībā, tad, kad mēs Basketbola savienībā domājam, kā sagaidīt šo 90 gadu jubileju, tad radās uzreiz doma par grāmatu, un tad sākām meklēt to fokusu, jo patiesībā, ja, teiksim, basketbols ir latviešu nacionālais sporta veids, tad arī tajā izpratnē, ka, ja saka, ka kur 2 latvieši, tur 3 partijas, tad par basketbolu var teikt, ka kur 2 latvieši, tur 3 basketbola komandas ar simpātijām, dažādām antipātijām un tā tālāk. Un tad it kā tajā iekšējā diskusijā tomēr vienojamies, ka lai nu ko, bet par valsts izlasēm, par valsts vienībām, jā, visi tomēr mēs varam vienoties simpātijās, atbalstā un tā tālāk, ja tā radās šī grāmatas forma, ja tas rāmis, kur man izdevās piepildīt. Gribējās šodien nosaukt to pasaukumu vēl savādāk, basketbols un dzīve. Un tāpēc es uzrunāju dažus, kas pēc savas basketbola karjeras ir turpinājuši aktīvi strādāt daudzās nozarēs un varbūt arī dot vārdu viņiem, lai viņi pasaka, ko basketbols viņiem ir devis. Ir tā, ja es eju gar grāmatnicā, te cauri grāmatnicā, man kāda pārdevējs saka, Juri, padomā to grāmatu, ja? Un tad es saprotu, ko man basketbols ir devis. Garas rokas un es varu aizsniegt. Bet, ja tā nopietnāk, tad šodien man bija interesanta tikšanās, bija ar Stankēviču, kas ir mūsu katoļu baznīcas arhibīskaps. Un mēs tur runājam projektu, un Stankēvičs kungs, protams, ir, kā teikt, savā vietā un ar saviem apgriezieniem, un mēs ātri saprotamies, un man tā ienāca prātā, tiešām kā basketbolā. Viņš man dod piespēli uz stūri, es jau skrienu. Tā bumba man būs, vai ne? Un tad... Basketbols man devis ir baudu, izglītību un iespējas. Un tā bauda vienmēr bijusi būt laukumā, sacensties, būt labākam, un it sevišķi, ja tas bija ar Latvijas izlases skrekliņu, tad tas vienkārši bija ģeniāli. Vai ne? Izglītība. Visi zina, ka 90. gada sākumā man bija iespēja studēt Amerikā, un šī iespēja bija tikai un vienīgi dēļ basketbola. Basketbols faktiski samaksāja man izglītību tajā laikā, kad ļoti maz no šīs pasaules daļas varēja cilvēki braukt, mācīties, iegūt tās zināšanas, kas bija pieejams tajā okeāna pusē. Un iespējas, To tu neatšifrēsi? Es gribētu teikt, ka te ir netālu viens tāds nams uz Brīvības ielas, kur dažiem patīk teikt, ka ko te viņš var, viņš jau basketbolists. Tā runā aptuveni, ka mēs visi basketbolisti esam izdriblējuši visas savas smadzenes no galvas ārā. Bet man jāsaka, ka man prieks, ka ļoti daudzās vietās, ļoti daudzos dzīves situācijās un profesionālajos darbos ir basketbolisti. Un tieši tā kā Juris stāstīja par arhibīskapu Stankēviču sarunu, tāpatās arī ar jebkuru profesionāli, kas ir spēlējis basketbolu. Tā saruna sākās ar basketbolu, nevis par to konkrēto lietu, un tad ļoti viegli ir darīt tās biznesa lietas vai citas politiskās, sabiedriskās lietas ar to cilvēku, ar kuru ir radusies tā saite, tā piespēle ir iedot, tā piespēle ir noķert, un tālāk mēģinām iekarot grozu. Ko es varu teikt? Sports un basketbols priekš mums māksliniekiem dod vienu ļoti labu lietu un īpašību. Uz laukumu tu cilvēks var sevi iepazīt, kā saka, kā pliks, jā? Mēs visi esam vienādi, un tas mums mūziķiem, kam ir traks raksturs, liek pilnveidot savu raksturu, mācīties un mainīties, un tas notiek līdz pat šī dienai. Tā kā paldies jums visiem un paldies basketbolam. Ja man jāatbild uz to jautājumu, ko tad basketbolu man ir devis, tad es varu pateikt, ka tas lielākais prieks man bija, ka es dabūju spēlēt kopā un būt kopā ar tādiem cilvēkiem, kas man bija ļoti patīkami. Tie visi bija ar sportu pārņemti, kam patīk basketbols. Un tas manās spēku gados, tas man bija tāds lielākais gandarījums, ka tomēr tie cilvēki, ap kuriem es grozījos un bija iekšā, tie man bija ļoti patīkami cilvēki. Es gribētu uzsaukt tostu par basketbola mafiju. Un man tas patīk, ja tas tā ir.
Un man vismazāk baida, ka ir tie ķīviņi un ķildas starp dažādām frakcijām, komandām, basketbola iekšienē, jo tas tikai parāda, ka basketbols ir dzīves. Protams, patiktu vairāk, ja basketbolu kā tādu aiztiek, ka tad visi tādā brīdī tad kautos ļoti enerģiski pretī. Protams, ka tas basketbols jau mēģina Latvijā iekarot visu kaut ko. Grāmatnīcas, tirgotavas, es dzirdēju aviāciju un ministrijas un bankas un visu, ko vien var. Bet, manuprāt, vismaz, ko es esmu sekojis, ir arī citām valstīm. Ja basketbolisti, tie, kas arī ļoti daudzi sasnieguši paši basketbolā, paši ir basketbolā. Un basketbols ir milzīgi liels. Tur ir treneri, tiesneši, oficiāļi un vispārējais. Tas ir daudz labāk, ja viņi paši ne tikai iekaro pasauli, citas jomas, bet tomēr paši ir basketbolā ilgi un dziļi. Tā kā principā man tas novēlējums ir par basketbolu mafiju. Un vai tas ir basketbols, vai tas ir bobslejs, vai tas ir kāds cits sporta veidu pārstāvs? Tas māca atteikties no daudz kā pirmkārt. Otrkārt, pateikt vārdu nē, jo vieglāk ir pateikt vārdu jā, bet pateikt vārdu nē mums vēl daudziem jāmācās. Un svarīgi pateikt vārdu nē pašam sev. Un tas, ka jūs turaties kopā, tā ir liela, teiksim, uzvara. Un jo ilgāk jūs turēsieties kopā, jūs būs patīkamāk, jo paliek sirmāki mati un plikāk galva, tad jau tā uz priekšu nav ko sevišķi cerēt. Bet, teiksim, pavilzēties atmiņās, tas gan ir patīkami. Tā kā Jurijs, paldies. Tā kā Juri atlaida, viņš pats aizgāja no VF, atceries, tādu laiku bija, ja? Tad man patīk, ko tu pateici. Tu teici tā, kaut kāds 3 gadus tu biji kaut ko tur darbojies, un mēs vēl tur cīnījāmies, spēlējām. Viņš teica, viņš ir basketbols, tas nav viss. Ja? Ka tomēr tā dzīve ir daudz interesantāka un daudz vairāk piedāvā bez basketbola. Un tie vārdi, to rezultātu mēs pasmējamies, tā skaitā arī Vils Kristopāns, ja? Un tā tālāk, bet viņam tais vārdos bija liela nozīme. Tādā ziņā, ka tiešām tie, kas ir pārāk ieciklējušies tajā basketbolā, tomēr ir svarīgi nodarboties ar visādām lietām, lai būtu interesanti. Dzīve ir īsa, bet turētos visu laiku pie basketbola, tiem jādod ordens. Tā kā es domāju, ka ir ļoti svarīgi ir cilvēkiem pašiem izmēģināt visu, ko vien Garais Jāni, stop, mēsāmis, tevi gaida basketbols. Garais Gārā, stop! Līzei un Jānim 5 personiskās piezīmes par nepiedalīšanos.